Labrīt! Man ir prieks jūs šodien redzēt tik kuplā skaitā, kas norāda uz to, ka attieksme pret veselību tomēr ir būtiska arī mūsu sabiedrībām. Paldies ministru prezidentu kungam, paldies Suzanai Jākabs kundzei, Lietuvas veselības ministram un Latvijas universitātes rektoram Auziņu kungam par to, ka mums šodien ir iespēja būt šeit šādā lokā un arī pārunāt vissvarīgākos un visbūtiskākos jautājumus. Paldies arī konferences organizētājiem, jo bez viņu iniciatīvām un piedalīšanās mēs nebūtu varējuši panākt šādu tik būtisku diskusiju, kuras rezultātā mēs vēlētos vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka bez veselības arī izaugsme nav iespējama. Un tādēļ konferences nosaukumu izvēloties veselība izaugsmei, mēs iezīmējam šo bezgala svarīgo tēmu. Ekonomiskā krīze, protams, deva ļoti būtisku triecienu sakarā ar to, ka samazinājās finanšu apjoms. Taču vienlaikus krīze bija arī iespēja un izaicinājums veikt daudz strukturālas reformas, kas mums bija ļoti vajadzīgas un ilgus gadus buksēja. Mēs esam panākuši efektivitāti, mēs esam panākuši kvalitāti daudzos jautājumos, kas katru ieguldīto latu ir spējusi padarīt daudz efektīvāku. Vesels un darbspējīgs cilvēks ir tas, kas nodrošina veselu sabiedrību, ekonomisko attīstību un tā rezultātā tautas labklājību. Veselību nevar nopirkt par naudu, bet veselība ir ļoti svarīga lieta un daudz, ko mēs varam darīt savā labā, bet šis naudas apjoms ir, protams, ļoti svarīgs. Un paldies ministru prezidentam Dombrovskis kungam par to, ka arī viņa vadītā valdība iepriekšējā gada laikā ir parādījusi, ka veselības aprūpe ir viena no prioritātēm un daļa no tā, kas krīzes laikā tika samazināts veselības aprūpes budžetā, mēs esam atguvuši kā bāzi jau iepriekšējā gadā. Katram no mums sabiedrībā ir vajadzīga līdzdalība lēmumu pieņemšanā, savas veselības saglabāšanā, savukārt veselības aprūpes speciālistiem ir uzdevums pēc iespējas ilgāk šo veselību saglabāt. Un arī vēlāk, visas dienas garumā, dažādie viedokļi, kuri šeit tiks pausti un arī diskusijā, tas būs tas pienesums, lai mēs paši labāk saprastu, ko katrs no mums var dot veselības saglabāšanā un kas varētu būt šīs ieguldījums. Un līdz ar to, protams, kad mēs varētu panākt, ka kopējais veselības uzlabošanas plāns būtu saistīts ar sabiedrības interesēm un tas būtu ilgtermiņā, tas būtu stabils un tas būtu drošs. Paldies jums visiem par to, ka jūs šodien šeit esat, un tālāk visas dienas garumā, protams, ka mums būs gan priekšlasījumi, gan arī diskusijas. Paldies!